Nu, labdien atkal. Jūs ziniet, ka mums ir tāds kā kontaktu lēcas. Dievs grib, lai tu savu lēcu samaini. Tā paliek duļķaina ar laiku, un grib Dievs, lai tu skaidri redzētu. Tas nozīmē, ka tava sastapšanās ar Dievu ir konfliktā ar tavu lēcu, tad tev jāmainās, tad tev vajadzīgs mainīt lēcu. Kā es atkal atgādinu sev un jums, ka bija viens cilvēks, kas lūdza Dievu, un pēkšņi viņš dzird, kā tas kungs saka viņam: Pēteri, tu zini, es nemainos. Un tu un es, mēs neesam savienojami. Tas nozīmē, tu mainies. Dievs nekad nemainās. Tev un man ir jāmainās. Un mums ir lēca, kontaktu lēca, jo mēs augām arī. Stiepjamies, ķermenis pārveidojās, dzīves apstākļi pārveidojās, un mums jāmaina lēcu. Virziens nav īsti, kā teiktu, uz kuru pusi tu brauci. Bet tas augstums, kurā tu lido, ir tā kā slāņi. Ir tādas baznīcas un tādi kristieši, kas šauja visiem stobriem, uz visām pusēm un malām. Un kaut ko jau viņi trāpīs, viņi tā domā, bet viņi netēmē sevišķi. Padomā lidmašīnu. Lidmašīna ir jauda, viņai ir tik motori, viņa lido tādos un tādos augstumos, un nestspēja ir šāda, un tehniskie parametri. To lidmašīnu mēs spējam izmantot vēl vairāk, nekā mēs to mēdzam, jo tās jaudas, ar ko tā lidmašīna spēja strādāt, ir lielāks, nekā mēs bieži vien izmantojam. Mēs dzīvojam kaujas laukā faktiski, starp divām valstīm, kas karo vienas ar otrām. Pieņemsim, ka tev izdevies paturēt lauka, tu esi cīņu uzvarējis, bet būs grūtāk cīņa nākamreiz. Dievs tev māca, kā tu varētu cīnīties pret dzīves apstākļiem jaunajā jomā. Garīgā cīņa, varētu tā teikt, tā nav īsti, ka tu ņemi autoritāti pār vēlnu un viņa darbību, un pakš tu gatavs, Jēzus vārdā, es ņemu autoritāti par šo stulbo situāciju, loci ceļus, pārveidojies, man pa labu, labvēlīgā veidā Jēzus vārdā es tev pavēlu, un pakš viss gatavs. Bet tas nav vienmēr tā, kā Dievs dara. Dievs dara dažādi katru reizi, un nav tādi īsti standarti. Jāiemācās cauri klausīšanos un iejūtību. Bet faktiski īstā garīgā cīņa tas ir, ka atroda Jēzus Kristus pārākumu, suverenitāti un majestāti. Ka tā ir daudz pārāka nekā viss, kas mums ir pazīstams. Mums vajadzīgs pravietiskus vārdus piedzīvot arī. Tā ir teikt Bībelē. Par garīgām dāvanām. Un nesamaisīsim garīgās dāvanas ar svētā gara kristību. Jo svētā gara kristība ir aprakstīta tikai apstuļa darbos. Un tur bija savienots ar mēlēs runāšanu. Korintiešu vēstulē vienā vietā tur ir aprakstīts garīgas dāvanas. Ir tā saucamās pakāpinātas dāvanas. Bet svētā gara dāvana ir tāda vispārējā dāvana. Kad mēs runājam par atsevišķām dāvanām, mēļu iztulkošanu, runāt mēlēs īpašos veidos, tad tur ir rakstīts par pravietošanu. Un kad būtu ieteicams mums vēl vairāk pravietot nekā mēlēs runāt. Un lūgt Dievu mēlēs. Jā, tad ir jājautā sev, vai tad es pravietoju,
ja es atsakos to mēlēs runāšanu, vai tad es pravietoju tā vietā vēl vairāk. Un es domāju, ka faktiski tā tas ir, ka Svētā gara kristība atver durvis arī šīm garīgām dāvanām. Tām te pakāpinātām dāvanām, ja tā viņas varētu apzīmēt. Pravietojums vecā derībā izteica to, kas nāks. Jūs atcerieties, ka ķēniņam Dāvidam Samuēls pravietoja un teica, kad viņš būs ķēniņš. To viņš atcerējās, ka viņš gāja pret Goliātu. Jo viņš atcerējās, kad aiz Goliātu ir nākotne. Ķēniņam Dāvidam bija pravietojums par dzīvības apdrošināšanu. Mēs lasām Romiešu vēstulē. 6. nodaļā es mums lasīšu priekšā no 4. pantu līdz 11. pantam. Romieši 6, 4 un 11. Rakstīts tā. Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās dzīvībā. Zinādami, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēcīgā miesa, tā, ka mēs vairs nekalpojam grēkam. Jo tas, kas nomiris, ir attaisnots un brīvs no grēka. Ja esam miruši līdz ar Kristu, mēs ticam, ka arī dzīvosim līdz ar viņu, zinādami, ka no mirušajiem augšām celtais Kristus vairs nemirst, nāve vairs nevalda pār viņu. Jo mirdams viņš reiz par visām reizēm ir nomiris grēkam, bet dzīvodams viņš dzīvo Dievam. Tā uzskatiet arī jūs sevi, kā mirušus grēkam, bet dzīvus Dievam Jēzu Kristu. Pirms pasaules radīšanas Jēzus bija. Dievs teica dēlam un svētam garam, varbūt, ja mēs tā iedomājamies pirms radības, kā tas tur notika pie viņiem. Dievs teica, tad varbūt radīsim pēc mūsu līdzības cilvēku un mācīsim viņam dzīvot. Dievs gribēja, lai mēs viņu izvēlamies. Pat neizvēlēties Dievu mums ir atļauts. Un ko darīt tiem, kas mūs neizvēlēsies? Varbūt Dievs pajautāja. Kā savienosimies ar tiem? Tamdēļ Dievs sūtīja savu dēlu. Bija reiz viens tēvs Ziemassvētkos, kas negribēja iet uz baznīcu kopīgi ar savu ģimenīti. Viņš teica, tāds muļķības, kā Dievs paliek pa cilvēku, es tam neticu. Es palikšu mājās. Labi, ģimenīte aizbrauc. Viņš apsēdās pie ugunskura un apsēdās ar grāmatu, sāka lasīt un pēkšņi dzird bukš. Skatās uz loga, putni. Putni lido viņam uz logu. Viņš redz lielas sniegu pārslas. Putni grib iekšā sildīties. Man ir laivju māja. Es atvēršu tos vārtus, un tad putni tur iekšā varēs glābties no sniega. Viņš izgāja, atvēra, bet putni baidījās no viņa. Ko lai dara? Viņš iededzināja lampu tur iekšā gaismu. Tad varbūt putni nāks. Viņš izgāja laukā. Putni bijās tomēr. Viņš tur stāvēja.
Viņš sniegā izbārstīs maizes drumstaliņas, un tad putni nāks. Viņš izbārstīja un gaidīja, bet sniegs aizsniga ciet visu, un putni bijās tomēr. Un viņš domāja pie sevis, iedomājies, ja es būtu varējis kļūt par putnu, tikai 1 minūti, es lidot pie viņiem un lidot viņiem pa priekšu, un viņi man lidot pakaļ, un mēs visi ielidotu iekšā šķūnī. Tad viņš dzirdēja, kā baznīca zvanīja tālienē, un viņam atdarījās prāts, un viņš saprata, ak tā, tamdēļ Dievs par cilvēku kļuva, jo mēs Dievu nekad savādāk nevarējām īsti iepazīt. Ja viņš nepaliktu kā mēs, bija viens, kas gāja mums priekšu. Tamdēļ Dievs sūtīja Jēzu, lai mēs varētu saprast, kāds ir Dievs. Jēzus teica, tāds kāds es esmu, tāds ir debesu tēvs. Kas man ir redzējis Dievu. Nav neviens vēsturē, kas tā par sevi ir varējis teikt, kas ir bijis pie saviem pilniem prātiem. Bija tikai viens, kas par sevi to varēja teikt. Jēzus, kas man ir redzējis, tas ir redzējis Dievu. Bet kā mēs cilvēku pārveidosim? Dievs teica savējiem, savā trīsvienībā, pirms radības iesākuma. Kā mēs cilvēku pārveidosim, jo viņš ir slikts? Un vienīgais veids, kā mēs to varam darīt jaundarības laikmatā, tas ir nedomāt par savu uzvedību tieši īsti, bet domāt par savu identitāti. Kas mēs esam Kristū? Bet ja tādā veidā, tad atkal atdomājamies atpakaļ pirms radības sākuma. Kas to pieskatīs, ka tas notiek cilvēkam? Dievs, Tēvs visu kosmosu plānoja un radīja, un Jēzus upurējās. Varētu tā iedomāties, ka Dievs, Tēvs un Dēls skatās uz Svēto garu. Ko tu darīsi? Svētais gars negrib krāmēties gar mūsu veciem grēkiem. Ko tad dara Dievs? Viņš nogalina mūs. Nogalina veco cilvēku. Tas vecais cilvēks ir kopā ar Jēzu krustā sists, un mēs esam abēdīti ar viņu. Un mēs augšam ceļamies jaunajai dzīvei, kur vecais cilvēks ir nogalināts un nav vairs. To procesu mēs varētu nosaukt par pagremdēšanu, ūdens kristību. Domāja, pat varbūt Dievs pie sevis. Tātad, ja mēs esam augšām cēlušies jaunai dzīvei, tad Dievs tevīs neredz nekādu vainu vairs. Viņš nogalināja tevi. Viss tavs sliktais ir piemaglots pie koka. Jēzus nomira, it kā tas būtu tu, kas tur nomirtu. Vecā dzīve ir beigta un pagalam. Tev un man ir jāskait veco dzīvi par beigtu un pagalam un par neesošu spēkā vairs. Dievs nedarbosies gar taviem veciem grēkiem vairs. Dievs ar tavu svētumu nodarbosies, ar tavu svētu tapšanu, ar tavu taisnību. Dievs darbosies. Tu neesi vairs pagātne. Tu neesi tagadējā pagātne. Tu esi tagadējā nākotne.